Skolā turība. Mēs šodien esam uzaicinājuši uz sarunu Ivetu Liniņu, kas ir mūsu mārketinga programmas vadītāja. Un arī šodien online mums ir pievienojusies Jana Bunkus, kas ir mūsu komunikācijas virziena vadītāja. Līdz ar to man šeit būs superīga iespēja tepat planšetē skatīties visus jūsu jautājumus. Līdz ar to, ja jums rodas kādi jautājumi par studiju programmām, tieši kas ir asociēts un saistīts ar mārketingu vai ar mārketingu vai ar komunikāciju, droši varat man uzdot. Varbūt sāksim ar to, ka iepazīstināsim ar mūsu virziena vadītājiem, un virziena vadītāji paši iepazīstinās ar sevi. Varbūt, Iveta, tu vari pāris vārdos, pāris teikumos pastāstīt nedaudz par tavu asociāciju ar turību. Jā, tātad es turībā esmu viens no programmas starptautiskā mārketinga un pārdošanas vadības programmas direktore un arī koledžas mārketings un tirdzniecība programmas direktore. Turībā es jau, man liekas, kurš jau tad laikam kaut kāds 18. gads iet, bet līdz tam man ir ļoti liela pieredze tieši, kas saistīta ar uzņēmumu vadību, tā skaitā pārdošanas, mārketinga vadību, tā kā esmu gan praktiķis, gan arī tagad akadēmiskais personāls jāizstāv doktora grādu tieši mārketingā, tātad arī specializēju šeit. Jā, bet es arī darbojos nozares ekspertu padomē, kas saistīts ar pārdošanu, tirdzniecību, mārketingu, gan arī esmu Tirzniecības asociācijas valdē, jā, tā kā arī sekoja līdzi visām aktualitātēm, kas notiek tirgu. Super. Tas tā īsumā varētu būt, jā. Jā. Jāna, varbūt arī vēlas iepazīstināt ar sevi pāris vārdos. Jā, sveika visiem, kas ir pievienojušies, sveiki arī kolēģi. Prieks, ka mūsdienu tehnoloģijas atļauj savienoties kopā vienā tikšanās reizē no dažādām pasaules vietām. Es esmu komunikācijas studiju virziena vadītāja Jana Bunkus, un man nav tik milzīga pieredze kā profesorai Liniņai, bet es turībā esmu jau 8. gadu, un kopumā nozarē, komunikācijas nozarē un sabiedriskajās attiecībās darbojos 21 gadu. Esmu arī Latvijas asociācijā sabiedrisko attiecību profesionāļiem biedre un vēl dažās starptautiskās organizācijās arī, kas apvieno tieši komunikācijas profesionāļus. Tāpēc es varu teikt, ka milzīgs prieks ir būt turībā, kur izglītība satiekās ar profesionāļiem. Super. Tā tiešām ir, jā. Arī mūsu šodienas divi pasniedzēji, kas pievienojas noteikti, ir savā nozarē profesionāli. Līdz ar to ļoti forši, ka mums ir iespēja ar viņiem aprunāties. Varbūt tad sākšu, Jana, ar tevi un uzdošu tad jautājumi. Kādas studiju programmas ir iespējams studēt komunikācijas virzienā? Komunikācijas virzienā iespēja studēt visos izglītības līmeņos, gan bakalaura līmenī, gan maģistra līmenī, gan arī doktora studijās. Un kas ir pats būtiskākais laikam mūsdienu pasaulē un svarīgākais, ka mūsdienu globālajā pasaulē ir iespēja studēt arī angļu valodā. Bakalaura studiju programmas ir divas, tātad komunikācija un sabiedriskās attiecības, un otra programma ir starptautiskās komunikācijas vadība, atvainojos, un gribas uzreiz arī uzsvērt, ka šeit būs arī jaunums, kas no šodienas ir arī izsludināts turības sociālajos mēdījos, jaunas specializācijas. Nezinu, Artur, vai es jau varu stāstīt, vai tu pēc tam jau? Var, jā? Ok. Starptautiskās komunikācijas vadība tātad ir studiju programma, kur jūs varat studēt arī angļu valodā, tātad pēc brīvas izvēles, kas ir ērtāk. Un no šodienas šai studiju programmai piedāvā arī unikālu turībai jaunu, unikālu studiju programmu specializāciju, tā ir biznesa diplomātija, jo neapšaubām starptautiskā komunikācijas vadība ir saistīta ar starptautisko komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadību, procesu vadību. Līdz ar to biznesa diplomātija neapšaubām šobrīd ir ārkārtīgi svarīga. Mēs redzam, kas notiek biznesa elitē, kas notiek politiskajā elitē, un tā kā mēs komunikācijas profesionāļi ļoti bieži darbojamies
dažādās kultūrās, dažādās vidēs, veidojam biznesu, atpazīstamību uzņēmumiem no dažādām pasaules malām, tad biznesa diplomātija neapšaubām ir ārkārtīgi svarīga. Maģistra studiju programma ir strateģiskā komunikācijas vadība, šo arī ir iespēja studēt angļu valodā, un arī šeit no šodienas ir jaunums studentiem, jauna specializācija, komunikācija un sabiedrības drošība, kas ir vairāk saistīts ar kiberdrošības jautājumiem, kiberkomunikāciju, atpazīt kiberuzbrukumus, dezinformāciju, pretdarboties, aizsargāt uzņēmumu reputāciju digitālajā vidē, ja tādu uzbrukumu ir notikuši, un to mēs arī mūsdienu pasaulē ļoti daudz redzam, ka tāds, diemžēl, notiek, un līdz ar to mēs neviļus nonākam situācijā, kad mums kā komunikācijas profesionāļiem ir jāatrod iespēja aizsargāt reputāciju arī tādā globālā līmenī. Un doktora studijas, kuras pats šobrīd pielikšu lielu punktu, es absolvēšu šobrīd studijas doktora programmā komunikācijas vadība, kur arī ir iespēja studēt angļu valodā. Līdz ar to, ja gribas studēt interesanti kopā ar profesionāļiem, mazliet vairāk jau doktorantūras studijās iesaistīties dažādos pētījumos, tad turības komunikācijas virziens var nodrošināt studijas visos šajos līmeņos. Izcili. Tiešām iespēja daudz. Iespēja mega daudz komunikācijā. Ļoti. Un arī mārketingā mums iespējas studēt netrūkst, arī vairākos studiju līmeņos, ja nekļūdos. Jā, un arī ar šo jau pēdējo mācību gadu ir arī e-studijas, jo mēs saskārāmies ar tādu problēmu, ka ļoti daudzi mārketinga studējošie studenti ceļš dienas nodaļā, diemžēl pēc 1.2. studiju gadā jau atrod sev darbu. Darbs mārketingā ir ļoti dinamisks un prasa ļoti daudz laika. Es domāju, ka te nav jāstāsta. Tāpēc studentiem ir ļoti grūti savienot ar mācībām darbu, un tāpēc mēs izveidojam e-studijas. Tad mārketingā ir patreiz pilnīgi visas, tad dienas, vakars, neklātiena un e-studijas, tātad var izvēlēties pilnīgi jebkuru formu atbilstoši savam darbam un atbilstoši visai varbūt dzīvei pakārtot, ja ceļš students nav šeit uz vietas, jo es redzu, man e-studenti pat raksta, viens e-students ir Amerikā, tad ar kaut kādām darbībām saistīts, un tā kā arī tāda iespēja ir. Izcili, jā. Arī gan komunikācijā un mārketingā un īstenībā ļoti daudzās studiju programmās ir iespēja studēt vairākās studiju formās, kuras var ļoti ērti jebkurā brīdī nomainīt. Līdz ar to, ja kāds no tiešraidē esošajiem skatītājiem izdomās atnākt pie mums studēt, jums tiešām nav jāuztraucas, jebkurā brīdī šīs studiju formas varēsiet nomainīt un tiešām apvienot studijas gan ar darbu, ar hobijiem un ar jebko citu iespējamo, kas, manuprāt, ir ļoti liels ieguvums. Bet noteikti arī daudzi studenti, potenciālie studenti, kas šo skatās, grib noskaidrot, vai viņiem ir nepieciešams kādas priekšzināšanas mārketingā vai komunikācijā iestājoties. Ja runājam par mārketingu, es teiktu, ka nē. Galvenais ir vēlme un vēlēšanās, kaut ko apgūt, tālāk darboties šajā ļoti, ļoti dinamiskajā vidē, bet priekšzināšanas es teiktu, ka nevajag, jo mēs, ja arī viņu nav šeit pa šiem 4 gadiem bakalaura programmā, piemēram, es domāju, var apgūt pilnīgi visu. Iespējas ir ļoti plašas, gan praktiskajā ziņā, gan arī teorētiskajā ziņā. Un kā komunikācijas virziena, es pieņemu, ka ļoti līdzīgi. Ļoti līdzīgi. Es te varētu copy-paste to, ko teica profesora Līniņa, un papildinot no sevis. Komunikācija ir tāda ļoti vispārīga izglītība. Šeit ir galvenais tiešām vēlme darboties, saprast, ka tas ir ļoti kreatīvs, radošs process, un sabiedriskās attiecības un komunikācija
Pēc būtības ļoti radošs process, ir jābūt gataviem fotografēt, filmēt, taisīt, organizēt pasākumus, vadīt pasākumus, veidot saturu sociālajiem mēdījiem, veidot mājaslapām, saturs uzņēmumiem, palīdzēt viņiem veidot atpazīstamību, principā būt labai rokai, jebkuram uzņēmuma vadītājam, kurš saprot, cik ārkārtīgi svarīgi šodien ir komunikācija, jo ar komunikāciju šodien, tieši ar komunikāciju viss arī sākas. Nu, lūk, tāpēc ir vēl daudz tās šķautnes, ko komunikācijas studenti apgūst, un pilnīgi noteikti priekšzināšanas nevajag, ir jābūt gataviem patiešām radoši darboties, iesaistīties projektos jau studiju laikā, iet praksē, piedalītos dažādos projektos, atsaukties uzņēmumiem vai valsts pārvaldes institūcijām dažādos projektos. Tā kā arī studiju laikā jāsaka tās iespējas būs ne tikai studēt, tās iespējas būs ļoti daudz praktiskas. Brauksim ekskursijās, apmācība ekskursijās. Pie mums ciemosies daudz profesionāļi, PR profesionāļi, tādi cilvēki, kuri jau ir zināmi tādā startautiskā līmenī. Jābūt gataviem dažādām interesantām studiju formām, ne tikai eksāmeniem klasiskajā izpratnē, bet arī dažādām simulācijām. Nu pat ir izstrādāts, studenti paši ir izstrādājuši arī sabiedrisko attiecību komunikācijas un mārketinga. Mums kopā ar profesoru Liniņu bija ārkārtīgi interesants pasākums, kur studenti izstrādāja kvestu gan komunikācijā, gan mārketingā, un šo kvestu ir paredzēts ieviest arī kā eksāmenu. Līdz ar to visas iespējas, visas durvis ir vaļā, ir tikai jānāk, jāiesniedz dokumenti un jābūt gatavam līdzdarboties. Jā, tieši tā, es pilnībā piekrītu. Arī pats kā students un pašpārvaldes aktīvists noteikti piekrītu, ka tas tā tik tiešām ir. Ka turībā studējot tiešām tās iespējas, manuprāt, tev tik krīt tajā grozā, un tev tik ir jāsaka jāizvēlās pareizās iespējas un jāturpina darboties ar ārpus lekcijām, kas ir ļoti svarīgi. Un atgādināšu vēlreiz visiem tiem, kas skatās mūsu online un tiešraidē, jūs droši čatiņā varat rakstīt savus jautājumus, ja jums tādi ir radušies, un noteikti mūsu pasniedzēji spēs uz tiem atbildēt. Bet, Jana mums jau pastāstīja diezgan daudz par praktiskajām iespējām, ko komunikācijas studenti dara. Kā tad ir studējot mārketingā? Es teiktu tieši tas pats, iespēju ļoti daudz, jau minētā mārketinga komunikācijas diena, kas nākotnē plānot katru gadu, jo mums šogad bija 2. gadu jau, kuru studenti tiešām šogad izveidoja kvestu, nākošais gadu atkal būs cits uzdevums un tā tālāk, Tālāk mums katru gadu ir sadarbība ar Berner grupu, tādu lielu austriešu uzņēmumu, kuri uzņem 2 dienas studentus un piedāvā iespēju vienam viņu produktam izstrādāt komunikācijas kampaņu pilnībā, un tālāk viņi paši uzņēmumi iekšienē vērtē un visādi citādi tur palīdz studentiem attīstīt savas prasmes jau praktiskā līmenī. Tālāk mums ir vēl ļoti daudz iespēju, piemēram, ir studiju kursi, kur studentiem tiek piedāvāts izstrādāt gan komunikācijas kampaņu savai programmai, kur arī kaut kādas niansītes jau mūsu attīstības daļa var paņemt tālāk jau attīstot visu biznesa augstskolas turību komunikāciju, gan arī piedalīties izstādes skola koncepta izstrādē, tur studenti var izvēlēties, un šie darbiņi tiek prezentēti attīstības daļai, un tiek vērtēti un tā tālāk. Tātad tā jau ir praktiska darbība. Es teiktu, ka daudz tādu niansu. Mums ir sadarbība ar aģentūru Mača, kur ir jauni cilvēki izveido šo digitālo aģentūru un piedāvā studentiem. Šogad, piemēram, viņi bez maksas piedāvāja tādu vasaras skolu studentus uzaicināja, bez maksas vēl papildus teorētiskajām zināšanām. Viņi reāli varēja strādāt šajā uzņēmumā, un kopā ar profesionāļiem un veidot dažādas kampaņas un piedalīties un tā tālāk. Un tas mums arī nākotnē sadarbība ar
viņiem. Tad šogad tiešām uzsākām ļoti veiksmīgu sadarbību ar Rimi, jo viņi tiešām ir ļoti ieinteresēti un piedalījās arī gala pārbaudījumu komisijā, pat mārketinga vadītāji no Rimi, un teica, tiešām ļoti interesanti pētījumi par Rimi un par Rimi dažādām reklāmas kampaņām. Tā kā es domāju, kā mana kolēģe teica, te galvenais ir gribēt tajā visā piedalīties, jo iespēju ir, es teiktu, ļoti daudz, tad spēj. Bet es arī paskatos, tiešām mārketinga studenti ir ļoti aktīvi, ja viņš jau vienā piedalās, jau nākošais ir izsludināts, es jau skatos, jau tikko izsludināju nākošā pasākumu, viņš jau ir pieteicies uz nākumā. Tā kā studenti arī ir ieinteresēti un viņiem patīk. Studenti noteikti ir ieinteresēti, un ko arī es esmu pamanījis par šiem pāris pēdējiem gadiem esot turībā, ka gan komunikācijas studenti, gan mārketinga studenti, viņiem ir izcils iespējas piedalīties arī studējošo pašpārvaldē, kur viņiem ir iespēja piedalīties arī daudz dažādos pasākumos, tos organizēt, veidot reklāmas saturu un jau izmantot, piemēram, šo te Digicom telpu, kurā mēs pašlaik atrodamies, lai jau veidotu kvalitatīvu audio un video saturu studiju laikā un visu to tepat uz vietas praktiski iemācīties darīt. Jā, es vēl aizmirsu pateikt, mums taču arī programmā ir savs gan Instagram konts, gan Facebook konts, gan TikTok konts, un studenti vēl tur var praktizēties, vēl tur var, ja kāds piekrīt, man es parasti tad, kad 2. studiju gadā viņi sāk mācīties integrēto mārketingu komunikāciju, tad piesakās studenti, kas ir gatavi, tad uzturēt šos profilus, tā kā arī tas jau praktiski viņi strādā. Tas ir izcili, un tādā veidā viņi vairāk arī gan par augstskolu pastāsta un parāda, to, ka tiešām šeit ir ļoti forši mācīties. Bet mums ir čatiņā iekritis jautājums, šis gan tāds nedaudz tehniskāks, bet kāda tad īsti ir atšķirības starp bakalaura un koledža līmeņa studijām? Jā, tie ir divi pilnīgi atšķirīgi. Tātad koledža ir pirmais līmenis, kad jāmācās 2,5 gadi, un pirmā līmeņa augstākā izglītība tiek iegūta koledžas, bet bakalaurs jau ir iegūt bakalaura grāds, tātad tas jau ir 2. līmeņa augstākā izglītība, pēc kuras jau tad var studēt maģistratūrā. Ja bakalaura līmenī tātad ir 4 gadi, neklātienē tad ir pusgads, 4,5, bet tā var teikt 4 gadi, ir studijas. Bet ir arī tādi, vismaz manā programmā ir studenti, kas varbūt sen ir atpakaļ beiguši to vidusskolu un baidās uzreiz pāriet tai bakalaura līmenī. Viņi iestājās koledžā, pabeidz tos 2,5 gadu, un automātiski uzreiz, tātad iesniedz dokumentus pēc izlaiduma un turpina jau bakalauru. Man liekas, pat no šīs, kas beigs tagad kaut kādi 5 vai pat vairāk studenti, kas šādā veidā no koledžas ātri ir pārlikuši, un tad jau viņi jau vienā skrējienā pabeidz bakalaurus un jau ielēc maģistratūrā, un tad jau ir izgājuši visus 3 līmeņus cauri. Bet katrs grib, kā viņš, kāds ir viņa iespējas, kā viņš grib, var arī tikai beigt to koledžas līmeni, tad atpūsties, bet es arī vienmēr iesaku tad pie viena skrējiena, tad jau viss. Jā, izcili. Komunikācijā gan, ja es pareizi atceros, tad koledžas līmenis nav iespējams studēt. Nav, bet ir bakalaura līmenis, ir maģistra līmenis, un es varu atklāt vēl vienu noslēpumu. Absolvējot bakalaurus komunikācijas virzienā, šodien super universāls komplekts ir, ja tev ir uzņēmējdarbības iemaņas un prasmes un komunikācijas. Un studējot uzņēmējdarbības vadības fakultātē, šo ir super lieliski apvienot. Tātad absolvēt bakalaura komunikācijas studiju virzienā un tālāk iet izvēlēties jau uzņēmējdarbības kādu no programmām maģistros. Un otrādi, nerad ir tā, ka bakalaura no uzņēmējiem nāk uz komunikācijas studijām maģistros, jo tas ir tāds patiešām universālais komplekts. Un es teiktu tā, darba tirgū tas ir
arī super konkurējošs komplekts, kas mūsdienās ir ārkārtīgi nepieciešams. It sevišķi, ja ir doma par savu uzņēmumu, tad tas ir super lieliski. Tad tu esi, man gribētos pārspīlēt, teikt, 5 vienā. Tu esi vadītājs, tu esi marketings, tu esi komunikācijas un daudz citas iemaņas. Esi apgūst, līdz ar to ļoti labi vari pārvaldīt dažādus ļoti svarīgus uzņēmējdarbības procesus un komunikācijas tostarp. Super. Un tikai atgādini, tiem, kas varbūt pa jaunam tikko ir pievienojušies vai nesen mums ir pievienojušies, tad šodien mums ir tiešraidē, teiksim, tādas mini atvērto durvju dienas. Šodien kopā tieši ar mūsu komunikācijas virzienu vadītāju, kas mums pievienojas attālināti, un arī ar mārketinga virzienu vadītāju, Ivetu Liniņu, programmas vadītāju. Un līdz ar to, ja jums ir kādi konkrēti jautājumi par studiju iespējām, par studiju programmām, vai par studentu dzīvi, vai par ko tam līdzīgu, jūs droši čatiņā varat arī uzdot jautājumus, un es tos nodošu mūsu programmu vadītājiem, virzienu vadītājiem. Bet, noteikti arī daudzi gan jau, ka, cerams, ka skatās un plāno jau iestāties pie mums turībā, un varbūt ir dzirdējuši dažādās izstādēs, gan skolās, gan arī varbūt lielajā izstādē skola vai kaut kur citur dzirdējuši, kad turība liek ļoti, ļoti lielu uzsvaru tiešām uz praksi un uz praktiskajām iespējām. Un bieži esmu dzirdējis no tīpaši varbūt vidusskolā un auditorijas tādu jautājumu, ka viņiem ir bail, ka viņi atnāks, bet viņiem netiks nodrošinātas šīs prakses iespējas, vai ka viņiem pašiem pēdējā brīdī vajadzēs skraidīt apkārt un kaut ko meklēt. Un es vienmēr cenšos viņiem pastāstīt, ka tā nebūtu nav. Ka biznesa augstskolē turībā ir ļoti daudz dažādu sadarbības partneri, līdz ar to prakses iespējas vienmēr ir ļoti, ļoti plaši pieejamas, un vienmēr arī, protams, var kaut ko plaši sarunāt. Kā tad ir varbūt mārketingā un komunikācijā, varbūt kas ir tādi lielākie varbūt jūsu sadarbības partneri un varbūt tiešām iedrošiniet nedaudz tos vidusskolēnus, ka prakses vietas un darba vietas jūs noteikti atradīsiet viņa studiju laikā un pēc tā. Pirmkārt, jau es teiktu, ka mūsu absolventi, kas ir absolvējuši tieši šo programmu mārketinga, ir ļoti lielu uzņēmumu vadītāji, tā kā tas arī ir, kur var profesionāli tālāk attīstīties. Jā, un viņi, starp citu, ļoti labprāt ņem mūsu studentus praksē, tāpēc, ka viņi zina, ko nozīmē praksa un ko praksē vajag dot un ko grib students iegūt. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti daudz tādu uzņēmumu, kas tiešām piedāvā šīs prakses vietas. Bet mums arī ir sadarbība ar reklāmas aģentūrām, kas te mūsu studenti arī ir no reklāmas aģentūrām, es teiktu, ka salīdzinoši daudz. Es tiešām pa šiem gadiem neatceros nevienu gadījumu, ka kāds students nebūtu nodrošināts ar prakses vietu. Nav tā bijis. Ka kādreiz ir bijis tā, ka studentam viņš ir sarunājis to praksi, un praksi pēdējā kaut kādā minūtē ir izjukusi, tur uzņēmums kaut kādu iemeslu pēc ir atteicis. Tad viņš ātri nāk un mēs meklējam jaunu prakses vietu. Bet tā, ka palicis pilnīgi bez prakses, tā gan neatceros. Jā. Mums arī ir biznesa augstskolā turība savs karjeras centrs. Līdz ar to, ja tiešām ir grūtības atrast prakses vietu, vienmēr var doties pie Anželikas, kas ir mana kolēģe, kas ir kā karjeras centra vadītāja, un viņa vienmēr ļoti laipni palīdzēs gan uzlabot jūsu CV, gan atrast arī prakses vietas, ieteiks, kur meklēt, kā sameklēt, kā pieteikties. Līdz ar to par prakses vietām, manuprāt, nav jāuztrauc. Arī komunikācijā studējot, vai ne, Jāna? Nav gan jāuztrauc, jo jāsaka tā, ka Covid varbūt mūsu pasaulē ir atstājis maz labas atmiņas, bet to, ko Covid vai pandēmijas laiks sakārtoja, to apziņu, kuras nozars mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgas, un komunikācija ir viena no tām. Jo, ko mēs pandēmijas laikā gaidījām, visvairāk bija saulēcīga, patiesa informācija, kas tālāk mūs sagaida, kas mums tālāk ir jādara. Komunikācijas studiju virzienā ir noslēgti daudz dažādu līgumu arī ar nozares asociācijām, ar dažādiem uzņēmumiem, bet šodien pats saņēma arī piedāvājumu no uzņēmuma, ar kuru nav sadarbības līgumu, jo viņi meklē trīs piedāvājumu
piedāvā 3 prakses vietas, turklāt apmaksātas, tā kā arī paši uzņēmumi meklē saikni ar mums un piedāvā šīs prakses vietas, tāpēc tās iespējas patiešām ir ļoti plašas. Nu, tad studentam pašam atliek izvēlēties iespējams jau no pirmā kursa, kurš tad virziens komunikācijā, sabiedriskajās attiecībās vai starptautiskajā komunikācijā ir tas, kas viņu visvairāk saista, vai tā ir klasiskās sabiedriskās attiecības vai digitālā komunikācija, mediju pratība iespējams, nu tad atkarībā no tāda students arī izvēlās prakses vietas. Ja, super. Mums ir arī pāris jautājumi ienākuši. Krista jautā, vai tiešām mācoties neklātienē, lekcijas notiek katru sestdienu? Nu, tātad par studiju formu drīzāk jautājums. Tā par neklātienu. Jā, varētu teikt tā. Tātad katru sestdienu nav. Katru otro piekdienas vakaru, ja no 18:15 līdz 21:30 un sestdienu no 9, tad līdz tiem 7:30, bet katru otro. Es teiktu, ka tas vispār, ja mēs katrā semestrī mācāmies 3 mēnešus, ja tas ir 12 nedēļas, tad rēķiniet, tas iznāk tikai vienā semestrī iznāks 6 piekdienas un 6 sestdienas. Ja tad otrajā semestrī atkal 6 piekdienas, 6 semestris un viss, un mācību gads ir cauri. Jā. Plus arī online. Plus arī online mums lekcijas notiek, es papildināšu Īvetu, lekcijas paralēli reāli laikā notiek arī online, tā kā, ja ir kāda ķibela trāpījusies vai nevar atbraukt uz lekcijām, vajag ieslēgt online un var sakot līdzi lekcijai. Jā, kas vispār ir izcila iespēja, ka ir tāda hibrīda lekcija norisa. Precīzi. Jā, tā tik tiešām ir superīga iespēja, jo, viss kaut kas var gadīties. Tad mums arī ienācis jautājums no Annijas, vai ir iespējams mācīties maģistru saistībā ar reklāmu dizainu, ja jau iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnē? Viss ir atkarīgs no bakalaura grāda veida, vai tas ir akadēmiskais vai profesionālais, bet visvienkāršākais veids to uzzināt ir iesniegt dokumentu studiju informācijas centrā, un tālāk jau mūsu studiju daļa veido šos te pielīdzinājumu protokols un varēs konstatēt, vai tad students var studēt, bet es domāju, ka šķēršļu nekāda nav, ja tieši runa par bakalaura grādu. Jā. Un tad, jā. Un arī, ja jau sākam arī runāt par studiju formām iepriekš, vai mācoties e-studijās ir arī Zoom vai tiek iesūtīti tikai materiāli? Tātad mums ir vesela šī vietne, kur ir visi materiāli apkopoti gan Word formātā, gan video formātā. Mums ir ļoti daudz arī video formāts, bet es teiktu, ka ir studiju kursi, kas varbūt studentam liekas sarežģītāki. Piemēram, ir pētījuma metodas, un tirgus izpēte, kur varbūt students no tā materiāla un arī manas video lekcijas varbūt kaut ko nesaprot, jo tur ir daudz gan video materiāli, gan no Lursofta, piemēram, mums ir vesels materiāls, kā izmantot Lursofta datu bāzi, gan centrālās statistikas, bet studentam varbūt, viņš grib tomēr klātienē parunāt. Tad man ir studenti, kas vienkārši piesakās uz lekcijām. Ja, un viņam ir iespēja tās pašas neklātienes sestdienas lekcijas, ja, viņš paskatās studiju plānā, kad notiek konkrētas lekcijas, pazvana, arī parasti vai uzraksta, vai drīkst piedalīties jūsu lekcijās. Es lūdzu, man pat vieglāk tam cilvēkam, tad es zinu, ka viņš sapratīs. Jau ir vēl viens moments, ka jebkurš turības students, kurš ir iestājies un studē turībā, var apmeklēt jebkuru lekciju, jeb no kuras fakultātes, jeb no kuras programmas, un par to nav papildus jāmaksā. Līdz ar to, ja students studē komunikāciju, bet redz, ka mārketinga programmā ir kāds studiju kurs, kas viņu ļoti interesē, un tas nav iekļauts komunikācijas studiju programmās, viņš to droši var darīt. Viņš var arī samaksāt par kredītpunktiem un šajā studiju kursā kārtot visus pārbaudas darbus un iegūt arī noslēgumā visus nepieciešamos kredītpunktus.
ja tas ir nepieciešams. Tātad viens variants iet kā klausītājs, un otrs jau iet kā pilntiesīgs šī studiju kursa students un kārtot arī pārbaudas darbs. Tāpēc uz šo gan es aicinātu visus studentus no visiem studiju līmeņiem, neskatoties, vai tas ir bakalaurs vai maģistrs vai doktors vai e-students, izmantot šo iespēju, skatīties līdzi nodarbību grafikā, un ja ir kaut kas, kas interesē, pilnīgi droši braukt uz turību, nākt uz lekcijām, klausīties, piedalīties un iegūt vēl papildus zināšanas, kuras nenodrošina šī studiju programma. Jā, es vēl gribēju papildināt, ka mums arī, es domāju, ka Jana arī piebiedrosies, man ir ļoti daudz vieslekciju, kur mēs ir vesels grafiks ar vieslekcijām, kur mēs varam paskatīties ne tikai savos programmās, bet arī citu pasniedzēju programmās, kādas ir vieslekcijas, un kur arī ir visi aicināti, ne tikai dienas studenti, neklātnieki un vakar studenti, bet arī e-studentiem ir iespēja šīs vieslekcijas, un viņas bieži vien ir ļoti noderīgas, dažādi, tādi aktuāli jautājumi, ne tikai par studiju kursiem, bet vispār par kaut kādiem politiskiem jautājumiem, ja te mums bija par kriptovalūtu ļoti apjomīgs, tad vieslekcija un tā, tā kā es domāju, ka tas arī ir vēl plus pie visa mācību procesa. Tātad studentiem ir ne tikai iespēja iegūt šīs teorētiskās zināšanas savu programmu ietvaros, bet arī vēl papildus piebiedroties saviem kursabiedriem, klausīties citas vieslekcijas un apmeklēt vispār citas lekcijas un iespējams par to pat iegūt kredītpunktus. Precīzi. Jā. Fantastiski. Man liekas, tiešām vairāk studentiem šīs iespējas vajadzētu izmantot, jā. Ja viņiem izskatās, ka ir kāds ļoti, viņiem interesants priekšmets, kaut kas vēl papildus, kas neiekrīt studiju programmā, tad, manuprāt, tā ir izcila iespēja. Bet kopumā varbūt jums ir kāds, teiksim tā, visforšākais kaut kāds stāsts par kādu konkrētu studentu vai par kādu studiju kursu, kaut kāds smieklīgs atgadījums, vai varbūt kaut kā sevi studenti riktīgi pierādījuši studiju laikā. Varbūt ir kaut kas tāds ļoti forši palicis atmiņā no studiju laikiem. Es teiktu, ka man es jau par katru grupu, kas beidz un absolvē manu programmu, kā es saku, tie kā mani bērni, visi ir, un es ļoti pārdzīvoju, bet es arī ļoti tiešām priecājos par viņu tālākiem sasniegumiem, kā es teicu, šī mācību gadā goda absolventu titulu saņēma mans students Kaspars Peregudovs, kas ir Kingu uzņēmuma līdzīpašnieks, kas tiešām pabeidzot manu programmu, un 2. gadā atvēra pirmo Kingu ēstuvi, un tagad, ja nemaldos, viņam ir 3. Bet man ir ļoti daudz tādi, un tiešām es arī sekoju viņiem darbiem līdzi. Harijs Ābele tāds students ir, kas viņam ir tāds interesants izglītojošās rotaļlietas, ko viņš ražo, un tad sūta uz Ameriku un tā tālāk. Bet ir arī tieši mārketinga speciālisti, kas strādā gan Nīderlandē, gan Kanādā, gan daudz kur citur. Es sekoju. Bet viņi arī kaut kā nepārtrauc ar mani attiecības, arī raksta un dalās savā pieredzē. Un starp citu arī vieslekcijās. Es vienmēr varu, piemēram, meitenei Karīnai no Nīderlandes uzrakstīt, ka man vajag vieslektoru, par kaut kādiem starptautiskā mārketinga aspektiem. Viņa nekad nav atteikusi labprāt. Tā kā, daudz tādu pieredzes stāstu, kas mani priecēja, kad cilvēks sasniedz savus mērķus, Un es pat, ko vienmēr stāstu, man meitene atnāca, viņa strādāja veikalā par pārdevēju. Atnāca neklātienē uz bakalauriem mācēties. Viņa pēc gada saprata, es gribu padziļinātāk, pārgāja uz dienas nodaļu. Tālāk viņa domā, es gribu vēl padziļinātāk. Viņa paņēma dubulto diplomu un Somijā, tad viņa dabūja gan Laplandas universitātes, gan turības diplomu, un tagad strādā ļoti lielā starptautiskā uzņēmumā. Tā kā, ja cilvēks grib, es domāju, viņš var sasniegt visu. Man ļoti liels prieks par šiem jauniešiem. Un es teiktu, ka ar katru gadu viņi paliek arvien mērķtiecīgāki, un es redzu, ka viņi tiešām zina, ko viņi grib, un arī uz to iet. Super.
Manuprāt, arī turība ir pareizā vieta, kur viņi var atrast, kā aiziet līdz šim mērķim, kur mēs viņiem padodam pretī visu nepieciešamo. Un tev, Jana, kā tev ir kādu varbūt interesantāko stāstu, varbūt kaut kas ir tāds, ar ko vēlēs padalīties? Es teiktu tā, ka es esmu vienmēr teikusi, ka tie studenti, kas studē, es viņus saucu par zelta jauniešiem, tamdēļ, ka viņiem ir mērķi un viņi nebaidās varbūt kāpt iekšā kaut kādā ziņā nezināmajā, jo pēc vidusskolas atnākt uz augstskolu, tā ir pavisam cita vide. Maģistros ir mazliet citādāk, tur lielākoties ir jau pieauguši cilvēki, kuriem jau ir kāda izglītība, līdz ar to tas process ir jau vairāk vai mazāk zināms. Es ļoti priecājos tieši tāpat, kā profesora Līniņa teica, redzēt savus studentus uz lielajām skatuvēm pasaulē, braucot kā brīvprātīgie dažādās valstīs ar komunikāciju nesaistītu, varbūt pat lietu, bet es redzu, cik labs cilvēks šis students ir izaudzis, un man par to ir milzīgs prieks. Ja. Un savukārt goda studenta tituls šogad turībā ieguva komunikācijas studente Elvisa Rieksniņa, kas arī vadīja studējošo pašpārvaldi. Man ir milzīgs prieks arī skatīties, kā studējošo pašpārvalde miedarbojas ar studentiem un cik tas viss notiek kopumā radoši, interesanti, un te man ir jāpiekrīt profesorai Liniņai ļoti, ļoti mērķiecīgi, un es ļoti lepojos ar šādiem studentiem. Un es uzskatu, ka solis ienākt, atvērt durvis turībā augstskolām ir milzīgs solis uz ļoti labu un profesionālu nākotni. Tieši tā. Vēl labāk pat nevarētu pateikt, Jāna, paldies tev. Bet iepriekš arī pieskārāmies varbūt viens no pēdējiem jautājumiem no manas puses tieši par starptautiskajām iespējām. Iveta pirms tam pieminēja tieši šo dubulto diplomu. Kā tad ir ar starptautiskajām iespējām šajā programmā, jo noteikti nešaubos, ka ļoti daudziem jauniešiem, un ne tikai jauniešiem, jebkuram studentam mūsdienās tā ir diezgan liela prioritāte. Starptautiskās iespējas kaut kur aizbraukt vai uz pusgadu, vai iespējams uz kādu nedēļu, uz kādu Erasmus projektiņu. Kā tad ir šajās komunikācijas un mārketinga programmās, cik plašas ir šīs iespējas? Es skatos, mani studenti katru gadu izmanto Erasmus, tiešām, kas vēlas, ja, pat daudz, es teiktu, pat daudz. Bet es esmu, jā, ir tiešām, kas arī ir aizbraukuši un atraduši darbu paši, bet to ir ļoti maz. Bet ļoti daudz man patīk tas, ka redzot to pieredzi tur, atgriežās un saprot, ka arī šeit atrast darbu un pierādīt sevi ir ļoti daudz iespēju. Un tas ļoti patīk, tāpēc es vienmēr saku, ja jums ir iespēja, brauciet, izmantojiet Erasmus, izmantojiet dubulto diplomu. Ja, tas noteikti jums ir kā plus, jūs saredzēsiet daudz, varētu teikt, dziļākas iespējas šeit pat uz vietas, esot attālumā no šeit. Ja, tā ir ļoti svētīga lieta. Tik tiešām, jā, jo tā ir tāda iespēja, izkāpt no tā mūsu Latvijas tā burbuļa, paskatīties, kas notiek globālā, kas notiek ārvalstīs, un pēc tam ar šo pieredzi nākt atpakaļ un tiešām uztaisīt savu uzņēmējdarbību tepat, vai darboties tālāk mārketingā vai komunikācijā ar jau starptautiskām zināšanām, kas, iedod to tādu, varbūt tas ir pāris pakāpiens augstāk, varbūt nekā tie, kas nav bijuši, kaut kur ārvalstīs, jo viņi ir ieguvuši zināšanas tikai par Latvijas tirgu, piemēram. Tā kā tas ir ļoti vērtīgi. Jā, un es no savas puses gribēju piebilst, ka arī komunikācijas studijās ir iespēja braukt, gan studēt Erasmus programmā, gan arī braukt praksē, tā kā tās opcijas ir vairākas, un es parasti smejoties saku, es parakstīšu Erasmus līgumu tikai tādā gadījumā, ja students sūtīs daudz fotogrāfiju un informāciju, kā viņam tur studijās sokās, lai es redzu, ka viss ir kārtībā. Bet, ja nopietni, tas šobrīd komunikācijas studiju virzienam arī ir iespēja iegūt dubulto diplomu, un tas ir ar Vāciju, ar Ķīlu, un šobrīd jau studenti tur studē. Redzu, cik bagātīga ir šī dubultā diploma programma, ka tev ir iespēja daļu no studiju laika studēt turībā, daļu otrā augstskolā un iegūt abu augstskolu diplomus. Fantastiski, vai ne? Tieši tā, super. Izcili.
Jā, izskatās, mums jau laiks iet arī uz beigām, un čatiņā vairāk jautājumu nav iekrituši. Līdz ar to es ceru, ka visi, kas vēlējās uzdot sev kādu jautājumu, to ir paspējuši izdarīt. Un noteikti arī šo pēc tam vai nu kādu klipiņu, vai nu kā veselu video kaut kur iepublicēsim. Bet, ja nu kādam skatītājiem vēl ir kādi jautājumi, vai ir kāda iespēja, kā sasniegt ne tikai studiju informācijas centru, lai to uzjautātu, bet arī jūs kādā tiešākā veidā, ja viņiem ir kādi jautājumi par studiju procesu vai par studiju programmām. Droši, mani kontakti mājaslapā ir e-pasts un viss, bet ir tiešām, kas ir kādreiz kaut kādu jautājumu sev atstājuši jau un tad atrod mani un uzraksta, nav problēmu. Es vienmēr esmu gatava atbildēt, pilnīgi nekādu problēmu. Ir pat man bijuši gadījumi, kad pat atbrauc, ja, nu tad kaut kādā veidā, nevis uz atvērtēm, bet vienkārši atbrauc, apskatīt turību paši, jāliekas viņiem, nu tā sava iztaigāšana viņiem, un atnāk parunāties, tā kā nav problēma, nekad neesmu atteikusi, ja vienmēr esmu atvērta. Jā, man ir tieši tas pats, un es arī noteikti aicinu nākt uz atvērto durvju dienām, vai ne? Tā ir iespēja izstaigāt turību, sajust to auru, un mēs paši sakam, turība tā ir ģimene, bet to vajag sajust, to nevar izstāstīt tiešraides laikā. Tāpat kā smarža nevar nodot tāpat arī šīs sajūtas, bet ja kādam ir vēlme ar mani sazināties personīgi, droši to var darīt visos sociālajos mēdījos, esmu visos, varat droši man rakstīt tur, varat rakstīt WhatsAppā, zvanīt un braukt uz turību viesos. Jā, tieši tā. Nākamās atvērto durvju dienas klātienē, kā jau mūsu pasniedzēji pareizi saka, to sajūtu atbraukt noķert ir pavisam kas cits nekā šādi, piemēram, caur tiešraidi skatoties. Un nākamās klātienes atvērto durvju dienas mums jau ir šonedēļ. Ceturtdien, 12. jūnijā, 2004. gaidīsim ikvienu pie mūsu ciemos, lai kurā studiju programmu jūs arī neinteresētu. Tur mūs sagaidīs gan arī mūsu paši atsaucīgie pasniedzēji, gan arī citi augstskolas mācību spēki un darbinieki, kas izvadīs arī ekskursijā, varēs apskatīties visas telpas, izjust to atmosfēru, pavaicāt vairāk par studiju iespējām un daudz ko citu. Līdz ar to, jā, teikšu paldies gan Janai, gan Ivitei, ka šodien mums pievienojās. Un, Paldies! Jā, mūsu skatītāji tad pievienosies mums šodien ceturtdien jau klātienes atvērto durvju dienās. Tā kā paldies visiem, kas pievienojās. Jā, Tā. paldies.